Reiz sensenos laikos kādā nepārāk tālā zemē dzīvoja maza meitenīte. Un, kaut arī šīs meitenītes lēmprātīgie vecāki nebūtu neaudzināja viņu pārāk reliģiozi, tomēr viņa bija stipri vien pārliecināta, ka ir tā kunga Jēzus Kristus otrā atnākšana. Es esmu Jēzus Kristus otrā atnākšana. Viņa pielika mazu bārdiņu un gāja apkārt sandalēs ar svētlietām. Viņu alaži varēja atrast staigājumu starp nabagiem, mierinot dzērājus un narkomānus. Pilnīgi pretīgi, tas taču nevispār. Glābt. Jēzus nekad nedaudzīja kājas, nekliedz un neizmētāja lelles. Tas bija vecais Jēzus, saprotat? Kur viņa balī, kur viņa blandās? Mazais Jēzus, kur viņam ir iekrītus? Ar to jāiet meklēt, tiešām. Labāk nāciet šurp uz baznīcu, jūsu meita te dara briesmu lietas. Sākumā tas šķita amizanti, bet tagad jau sāk kaitināt. Labi. Vecāki beigti. Žēl. Viņi izlēja vienu pašu asaru un nevienu pašu asaru vairāk. Viņi domāja, ka tā būtu darījis Jēzus, ja viņš būtu zaudējis savus vecākus nelaimes gadījumā. Un viņi tika aizvesta prom no tās zemes uz dzīvi mežā ar varmācīgajiem auģvecākiem. Tas tikai mums trūko šādu te bērnu. Kur mēs viņu liksim? Es piedodu. Es gribu iet uz baznīcu. Atdod sandalis. Tagad tu vari iet. Kāpēc nokavēji? Paskaties, cik tagad ir pulkstenis. Kur tu vazājies apkārt? Nā, bet viņš ņem man. Paldies! Nē. Čau! Hei! Es jums palīdzēšu, aklais cilvēks. Dobri. Kāpēc tu tā darīji? Ak, tagad tu gribi būt tā kā Jēzus, ja? Beidzot, sasodīts, jūs to saprotat. Vai tu joprojām gribi būt kā Jēzus? Jā, es gribu. Vai tu joprojām gribi būt kā Jēzus? Jā. Šeit tev krusts uz muguras. Vai tu joprojām gribi būt Jēzus? Jā. Au, au. Vai tu joprojām gribi būt Jēzus? Nē, es negribu būt Jēzus. Es esmu Jēzus. Tu vēl dzīva? Labi, ja tu esi Jēzus, tu celsies augšā no mirušiem pēc 3 dienām, vai ne? Protams, tieši tā.